Iekāpjot lidmašīnā, uzreiz nonākam valstī, uz kurieni gaisa kuģis dodas. Lidmašīna ir valsts robeža, un pirmie, kas ārzemniekus sveic Latvijā, ir stjuarti. Cilvēki, kuri gādā par pasažieru labsajūtu lidojuma laikā. Daudziem tā ir sapņu profesija, un, sapni var piepildīt. Šovakar rubrikā Šeit ir darbs. Aviosabiedrība Air Baltica piedāvā darbu 40 stjuartiem. Stāst Judīta Čunka. Kad Baiba bērnībā lūkojās uz lidmašīnām, viņai pat prātā neienāca, ka reiz arī pati būs tur augšā. Mācību sludinājums kļūt par stjuarti acīs iekritis pirms 2 gadiem. Tas nav darbs no 9 līdz 5, jo ir tā, ka katra diena ir pavisam savādāka. Nav pilnīgi 2 vienādas dienas vai visa nedēļa pilnīgi vienāda. Katrs reizes ir savādāks. Līdz ar to arī tas darbs ir ļoti interesants, jo man liekas, šie 2 gadi pagājuši tādā vienā mirklī. Gatis ir stjuarts ar 9 gadu stāžu un arī apmāca topošos stjuartus, kā viņš uzsver, nav tik vienkārši, kā izskatās pasažieriem, kas stjuarti to vien dara, kā pienes kafiju vai uzkodas. Viņi atbild arī par drošību salonā. Ja kādam pasažierim kļūst slikti, tad viņam ir jābūt jāsniedz pirmā palīdzība un tad jābūt zināmām prasmēm un īpašībām no mediķa puses, un tāpēc ir jānomierina kāds pasažieris, kas varbūt baidās lidot tīri psiholoģiski, kā psihologam ir jābūt, ļoti stipra nervu sistēma pašam pamatā, jāspēj reaģēt uz dažādām neregulārām situācijām, kas var rasties lidojuma laikā. Līdz ar pasažieru skaita palielināšanos un 27 jaunu reisu atklāšanu Air Baltica piedāvā darbu 40 stjuartiem. Pieteikties var gan tie, kuriem jau ir attiecīgs certifikāts, gan arī puiši un meitenes, kuri vēlas apgūt šo profesiju. Pirmā asociācija par Latviju, par cilvēkiem, kas tajā dzīvo, cik viņi ir atvērti, kā viņi komunicē, kā izskatās, un skaidrs, ka tā ir Latvijas vizītkarte, kas esam mēs primāri, kad pasažieris uzkāp uz bordu. Pretendentiem jābūt vismaz 18 gadiem vidējai izglītībai, latviešu, angļu un krievu valodas zināšanām. Pieteikumi jāizpilda mājaslapā sadaļā vakances. Aviosabiedrība apmācīs bez maksas, un stjuarta formu varēs uzvilkt jau pēc 1,5–3 mēnešiem. Judīta Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.